konkrēti izmēģināt. Redziet, ir tā, ka var, bet, respektīvi, mēs slēdzam līgumu uz 2 gadiem, jā. Un, respektīvi, ja jūs laicīgi atsakaties, tad jums ir jānomaksā 1/24 daļa no komplekta vērtības, jā, un katru mēnesi. Jā. Tā, kura lielākā pilsēta jums ir tuvāk? Nu, Olaina. Olaina, jā? Jā. Tas jau sanāk vairāk tā kā starp Ogri un Aizkraukli, jā? Antenu uzstāda šķīvi, jā, protams, arī pastāsta sīkāk, ja jums rodas kaut kādi jautājumi, jā, teiksim, par dekoderu vai par pulti. Es domāju, par pulti nebūs nekāds problēmas, baterijas iekšā ir, pārslēgt kanāls jau mācēsies. Nu jā. Un sakiet, jums kaut kādi koki ir priekšā logiem? 3 gabali. 3 lieli gabali, jā? Jums tā kā dienvidu pusē ir tie koki? Jā. Jā. Bet saulīt iespīd pa dienu? Iespīd. Logos? Iespīd. Nu tad jau nebūtu nekāda problēma, es domāju. Adresi, jā? Lai es varu pastīties kartē un izdarīt savus secinājumus, jā, tieši saistībā šo uzstādīšanu, vai jums tur viss būs kārtībā, lai es pārbaudu. Es domāju, ka jums tur viss būs kārtībā. Man rāda zaļo īkšķi uz augšu. Jā. Ja jums, teiksim, nebūtu tā signāla tur, tad man rādītu īkšķi uz leju sarkanu, jā, man rāda zaļo īkšķi. Tā kā jums tā televīzija ies smuki un raiti tur. Līgums ir kā garantija jums un arī kompānijai. Vienkārši tikpat labi, ja mēs nedodam līgumu, jūs varat saņemt šo dekoderītu un šķīvi un aiziet uz Lombardu nodot, vai ne? Un nopelnīt naudiņu. Var? Kā lūdzu? Es saku, ka var uz Lombardu. Nu jā, var, bet redziet, līgums jums to neļaus. Sakiet, kā būtu, ja jūs iet pa ielu, jā, un redzētu 5 latus uz zemes? Jūs arī zvanīt sievai paceltos vai nepacelt? Zvanīt sievai. Zvanīt sievai jautāt, vai paceltos vai nē, jā? Jā. Skaidrs. Un jūs norunājat to laiku, kad jums ērtāk, lai viņš atnāk pie jums un uzstāda. Jo, respektīvi, viņš jau nebrauks pie jums, tad, kad jūs nebūsiet mājās, vai ne? Nu jā, redziet, sākumā ir kurjers, tad meistars, jā. Un kā jau minēja, meistars nekāds papildus samaksas neprasīs, tikai par to ceļu, jā, uz vienu galu. Jā. Un arī atcerieties to, ka aparatūra no mūsu puses nāk jūsu īpašumā bez maksas, jā. Pēc tam es varu notirgot. Nu tā, tikai pēc 2 gadiem jūs varat tirgot. No, labi. Jā. Tāpēc arī ir šis līgums, jā, lai jūs nevarētu notirgot. Okay. Jo jums jau vajadzētu pēc tam maksāt, vai ne? No, jā. Un ja jūs notirgot un kāda jēga jums maksāt, tad pa televīzijai vairs nav ko skatīties.